Reizē mūsu dzīvē liekas, rodas varbūt tāds sajūta, ka mums nav nekā par ko priecāties, par ko būt laimīgiem. Nekas, kas mūs iepriecina varbūt, jo esam pārņemti ar ikdienas problēmām, raizēm, stresu, pārdzīvojumiem. Esam kā vāveres ritenī, kas skrien, rūpējas. Bet patiesībā prieku var radīt pavisam mazās lietās. Sākt ar mazām lietām un radīt prieku sev. Negaidīt to no citiem cilvēkiem. Mēs esam arī pieraduši bieži vien gaidīt no citiem, ka kāds mums cits radīs prieku, kāds cits mūs radīs laimīgus. Bet, lai tas notiktu, mums jāsāk vispirms pašiem ar sevi. Iemācīties sev ar kaut ko iepriecināt, padarīt laimīgāku. Un tie var būt mazi ikdienas brīži. Piemēram, mēs mēdzam dzert kafiju vai tēju. Kāpēc kafiju vai tēju neuztaisīt un sev nepasniegt skaistā krūzītē? Bet skaistā ar apakštasīti, klāt kādu gardumiņu, un tas būs skaists un priecīgs brīdis tieši tev. Kāpēc mums sevi neiepriecināt, nenopirkt sev kaut ko, kādu mazu dāvaniņu, ko mēs varbūt sen esam vēlējušies? Piemēram, iziet pastaigā, kad ir skaists laiks, paskatīties apkārt, pavērot apkārtni. Varbūt arī apkārtnē ir kaut kas, kas var mūs iepriecināt, pārsteigt, likt mums pasmaidīt un justies priecīgākiem. Un tādus brīžus patiesībā ikdienā var diezgan daudz salasīt. Mazus, priecīgus brīžus. Parunāties ar kādu. Un arī ir cilvēki, no kuriem mēs arī saņemam pozitīvas sajūtas, prieku, pēc kuras sarunas mēs jūtamies priecīgāki, laimīgāki, gaišākas domas, gaišākas emocijas. Un tādi prieki ikdienā patiesībā ir uz katru soli, bet tikai vai mēs viņus mākam sev radīt, vai mēs viņus mākam ieraudzīt, un vai mēs par viņiem mākam papriecāties. Tā kā tā, padomājiet.